Esiet sveicināti radio nemieru klausītāji. Radio nemieras klausītājs katru reizi šodien mazliet sajaucos. Vietas nemieras sociālo tīklu sekotāji. Mēs turpinām mūsu tradīciju nemieru podcastu. Un šoreiz pie mums ciemos, pie mums visi viesi ir īpaši, bet priekš manis, ja es tā drīkst teikt, priekš saviem iepriekšējiem viesiem, es no viņiem varu teikt, visīpašākais viesis priekš manis Imants Daksis. Sveiks! Sveiki! Visīpašākais tāpēc, ka es īsti pirms sarunas nedaudz parēķināju un sanāk tā, ka es vairāk savus dzīves gadus esmu klausījies tavu mūziku, nekā neesmu to klausījies. Un tas arī par kaut ko liecina par to, cik es esmu vecs un cik es agri sāku to klausīties. Un es atceros, ka es pirmo reizi par Imantu Daksu uzzināju 15. autobusā dārziņos, klausoties CD playeru, kur es biju ticis pie tās Klāsa Vāveres izlases, latviešu šūpuļdziesmas. Tur bija iekšā viena tā kompozīcija. Tur es nezinu tik precīzi tos gadus, bet kāds 2005.–2006. gads tas bija. Tas bija pirms Elpo bērns, tavs pirmais lielais albums iznāca. To noteikti var saukt par pirmo lielo albumu, vai kā tas tur bija? Es varu, jā, tātad es varu ļoti īsi apstāstīt to situāciju. Tā dziesma, kas ir iekļauta Klāsa Vāveres veidotajā latviešu šūpuļdziesmu izlasē, kas bija no šūpuļdziesmu sērijas. Un tā pagaidām ir bijusi vienīgā viņa veidotā šūpuļdziesmu izlase latviešu valodā ar latviešu autoru dziesmām. Tā ir tieši no albuma Elpo bērns, kurš bija tikko arī iznācis. Tas ir 2004. gada pašas beigas, varbūt 2005. gada sākums, kad attiecīgi iznāca tā Klāsa veidotā izlase. Es atceros, kā viņš man zvanīja un prasīja, vai viņš varētu ielikt šo dziesmu. Tieši šī viņu ir uzrunājusi. Un tad viņš mincinājās, mēģinot atcerēties pareizi nosaukumu. Apziņas, mikreselī, tādā garā. Lūk, beigu galā man pat atmiņa neviļ, ka rindiņa no šīs dziesmas kļuva par tādu kā izlases apakš virsrakstu. Tas bija tavs dzīves ievārījums. Tur ir tāda rindiņa, ka tu sēdi jau vecs un es tagad uz sitienu nenocitēšu pats sev, bet jā, tur bija šis dzīves ievārījums. Lūk, tātad tas jau ir gandrīz 20 gadus atpakaļ. Tas ir gandrīz 20 gadus atpakaļ. Elpo bērns bija pirmais tavs albums. Droši vien pirmais varētu būt, ka tas bija kā Imantam Daksim, bet vai pirms tam tev nebija vēl ar pasaules gaismu, jo tā secība man tur tiešām ir piemirsusies. Un viens no tiem iemesliem, kāpēc viņi piemirsusies, esi tu pats, jo tu bieži vien šīs dziesmas, pasaules gaismas dziesmas, pēc tam izpildi Imants Daksis izpildi, vai arī otrādāk, tās tur visādi ir mījies tas viss, bet Elpo bērns bija pirmais tavs albums. Lieta tāda, ka es vienkārši no sākta gala biju tas, kurš raksta dziesmas gan sastāvam, gan pats sev. Un vienkārši vienā brīdī es vairs to nenodalīju, jo es vienkārši rakstu šīs dziesmas, es viņas arī spēlēju, pamainās sajūta, pamainās mazliet aranžējums, bet dziesma uzprasās dzīvot, un tad es viņu ņemu un spēlēju. Bet pirms Elpo bērns bija, divi pasaules gaismas, lo-fi, samizdāta albumi, tā varētu teikt, un tad bija man tāds paralēlais projektiņš solo ar nosaukumu Jeffers Asins, kur es arī ierakstīju 2, 3 vai 4 albumus. Tas nav tik būtiski, jo tur tas viss varējās, kā skatās. Mēs paši viņus izdevām, bija tāda pašu izdevniecība Pienene Rekords, bija vēl viens mans solo albums pirms Elpo bērns, bet Elpo bērns savā ziņā uzlika tādu zīmogu, ja tā varētu teikt, un tas arī kaut kādā ziņā, es domāju, daļā klausītāji nogulsnējās tieši šis iespējas. Lai gan īstenībā tu biji darbojies iepriekš krietni, muzikālā skatījuma ziņā krietni savādāk ar pasaules gaismu, tas tomēr
Skanēja savu, tur bija arī citi dalībnieki, atšķirībā no tevis. Daudz varbūt tevi iepazīst vienkārši kā dziesminieks, Imants Dakss ar ģitāru, un pēc tam varbūt šokējās par to, ka Imants Dakss var būt arī tāds, un tagad arī elektronisks Imants Dakss ir šādi tad. Jā, es esmu pēc tam arī mazliet spēlējies ar žanriem, un man viss kaut kas ir interesējis, gan avangards un eksperimentāla mūzika, noise, ambients, arī elektronisks, gan arī, varētu teikt, tāds synthie pops, sadarbība ar Andri Indānu, zinām, kā Gas of Latvija galveno cilvēku, un vēl arī vēlāk jau pirms, tagad šķiet dažiem gadiem, bet jau arī pagājis kāds laiciņš sadarbība ar Matīs Runtuli, ģitāristu, mūziķi, talantīgi čali, kurš jau nav vairs starp mums. Projektiņā as a Bubblegum Explosion. Bet kaut kā tās dziesmas, jā, ir bijušas dziesmas, kuras es esmu pat dažādiem sastāviem, dažādās versijās izpildījis, ja redz tam jēgu, vai kaut kā tas atkal liekas aktuāls teksts, piemēram. Bija tā dziesma Televizors, kas ir piedzīvojis metamorfozes, viņi bija sākumā vienkārši kā dzejolīts, tad tas bija Pasaules gaismas tāds alā Swans, stila ar fūzēto basu uz 2 akordiem, tāds kliedzamais gabals, tad tā bija kā vokāla performance, un tad tas pat piedzīvoja tādu transformāciju ar Bubblegum Explosion tādā synthie pop versijā. Tā lūk. Bet Pasaules gaismas un Džefers Asins dairad nav pieejama nekur internetos vai kaut kā savādāk? Pirms gadiem bija kaut kāda Krievu nelegālo saitu aktīvisti, kur bija publicējuši visu. Tur pilnīgi tādu, ko man pašam bija grūti atrast savā datorā, teiksim, vai arhīvos. Tad bez mazliet tas joks, kad pēkšņi atrada kaut kādu baigo veco ierakstu un tad lejuplādēja nelegāli, jo tas ir mans ieraksts un tā. Bet kopš tiem laikiem man grūti spriest. Es domāju, ka tā vienkāršā veidā varbūt nemaz nav pieejama. Es senās surfojis, nav vairs tas azarts. Bet es domāju, ka kaut kādā brīdī es varētu sasparoties tādai kompilācijas izveidē, protams, no šī brīža tādiem skatu punkta. Mazliet varbūt kaut ko izdaiļojot, papušķojot, paeditējot, bet kaut kādu tādu kompilāciju to gadu pirms tā Elpo bērns gadu tādu ierakstu apkopojumu varētu arī kaut kādā formātā pārizdot. Bet tā kā visus viņus nopublicēt, tā kā viņi ir tapuši tādā pilnā apmērā, jo es zinu, ka man pašam viņi ir, es gan no Krievu saitiem tos nevilku, tie ir vēl no, man liekas, mūsu pašu vietējiem nelegālajiem no tiem laikiem, bet es zinu, ka man arī ir šie, tāpēc es zinu Pasaules gaismas ieraksts un visu to agrīno daļradi, arī tieši tas tavs televizors stāsts, ko tu tikko stāsties, atceros, kā viņš attīstījās, bet nav plāns viņas visas izlikt, tā lai vienkārši ir, lai paliek. Man tā sajūta, man pašam personīgi šķiet, ka es diezgan labi varu restaurēt to sajūtu, līdz ar to man it kā balstoties tajā sajūtā, saslēdzoties varbūt ar to periodu, to kāds es biju, kā es jutos, caur to prizmu es varētu kaut ko piedāvāt tagad, šeit un šobrīd. Līdz ar to tā vilkme ir drīzāk ņemt to kā paraugu vai kā iedvesmu avotu, bet kas zina, šobrīd es vairāk liektos, zin kā, daudz kas varbūt šķiet tā panaivi tas ir jautājums arī, kā tu klausies attiecīgi mūziku, tu viņu var klausīties vienkārši gūstot baudījumu, par to, ka bija tas jaunības drives un viss tā ekspresija, tas prieks, darbošanās prieks, un tad var ieslēgt, protams, to tādu, nosacīt profesionālo kretīnismu, kur tev, daudz kas liekas, come on, tas ir, tad attiecīgi, uz kuru viļņu tu atrodies, kā tu pārslēdzies,
No tā tas daudzējādā ziņā atkarīgs, bet es gribēju piebilst, ka mums karājās gaisā tādi 3 ar pasaules gaismu nerealizēti gabali, 3 dziesmas, kas pašā beigu posmā pirms basģitārists pārcēlās uz dzīvi Meksikā, kur viņš joprojām dzīvo. Mēs ierakstījām Tornī vecajā Alises ielā 3 dziesmas, un viņas kaut kur tādā nepabeigtā stadijā kaut kādās lentēs dzīvo. Un tad ir bijis tāda doma, ka varbūt kaut ko ar viņām varētu darīt, un tad uz tā viļņa varbūt arī kaut ko no pasaules gaismas varētu publicēt, pārpublicēt, bet es domāju, ka tas varētu izveidoties kā tāds viens kompilācijas albums, pārskats, izvilkums no 2 albumiem, kaut kas nerealizēts un varbūt kaut kas jauns. Jā, tikko arī pieminēja to jaudības enerģiju un visu to, kas virmoja, bet tagad jau lielākai daļai Latvijas sabiedrības, pateicoties Latvijas televīzijai vienam projektam, kurā, es domāju, liela daļa cilvēki ieraudz Ibanu Dakšu tādu, kā tie nebija redzējuši, tie, kas varbūt mazāk sekojuši tavai daļradei un tam gājumam, bet liela daļa uzzināja par to, ka tu tur 15 gados nenormāli ārdies un darbojies, bet es gribēju jautāt, es to tā kā zinu, bet kur varēja tik skaistas ne, tur bija arī dumpinieciskas dziesmas tajā laikā, bet viņām blakām bija tik skaistas, naivas dziesmas no cilvēka, kas, ja es nekļūdos, taču esi rīdznieks, vai ne? Jā, es esmu, sirdī es esmu viss kaut kas, bet faktiski es esmu dzimis un audzis lielos vilcienos Rīgā, bet, protams, es esmu arī padzīvojis ārpus Rīgas. Man ir bērnības pieredze dzīvojot gadu laukos, ejot, mācoties arī lauku skolā, Drustos, un vēlāk tieši, ja mēs tagad atkal pieskaramies Elpo bērns albumam, tad principā liela daļa no šīm dziesmām, tādus melnās versijas, es sarakstīju dzīvojot Šrilankas budistu klosterī. Jā, tur tu esi viesojies, ja nekļūdos kāds reizes, 2 vai 3. Jā, tieši šis albums, Elpo bērns, ir lielā mērā, tur nav tiešu referenču vai atsauču uz dzīvi klosterī budistu tālu austrumos, bet tapis viņš ir tieši tur. Tas pirmais radošais veikums ir noticis tur. Jā, bet man tieši interesanti liekas tas, ka tajā agrajā tu sāki muzicēt, droši vien man liekas, kaut kādi 14, 15 gadi tie varētu būt. Es zinu, ka tu kaut kad... Atkarīgi, ko mēs, Jā, jo es zinu, ka tev bija kaut kad 20 gadu skatuves jubileja pirms kaut kādiem gadiem, bet pirms cik es neatceros, tāpēc es nevaru. Tas varētu būt bijis vai var mērīt 2003. Gadu kā tādu sākumu gadu. Varbūt 2002. Jo ar pasaules gaismu mēs toreiz populārā klubā saksofons mēdzām spēlēt tā, 2 koncertus nedēļā. Bet pirmais solo koncerts, ja nemaldos, mans reāli tāds, kurā es biju kā Imants Daksas, bija Dāvi Kaņepes rīkotajā Rozā peldbaseinā. Tas bija tieši atbraucot no Šrilankas 2003. Gada vasaru šķiet. Jā, tas bija labs festivāls, un pa koncertiem es atceros, ka arī ap to pašu Elpo bērns laiku bija tāds viens, es gribētu teikt, joprojām leģendārs koncerts klubā Depo, kur tu spēlēji, tas bija apmēram Ziemassvētku laiks, ja nekļūdos, kur tu spēlēji daudz stundas, tas bija kaut kāds vairāk kā 3 stundu koncerts. Jā, man bija raksturīgi, es tagad pats brīnojos par to, bet man bija tas, ka koncerti varēja ievilkties, jā. Tur man par to bija dažādas atsauksmes, bija cilvēki, kuri, protams, bija ļoti laimīgi, bet, protams, ne visi to var izturēt. Es tagad arī nevarētu izturēt, bet tāda lieta bija, bet par to muzicēšanu sākšanu, ja mēs tā kā atskaites punktu ņemam tieši ģitāru, pieķeršanos ģitārai, tad tas bija 15 gadu vecumā vai 14 gadu vecumā, ka es dabūju to ģitāru un es viņu vienkārši spēlēju. Man nebija vēlēšanās viņu iemācīties kaut kā apgūt, es vienkārši tīri kaut ko operēju ar melodijām. Un tas bija drīzāk kā tāds
Nu, meditatīvs stāvoklis, kad man bija, kad es nejūtos varbūt savā ādā vai man vajadzēja kaut kādu emocionālu atbalstu, tad to es gūtu tādā veidā spēlējot un kaut ko operējot ar skaņām. Un tie vārdi īstenībā viņi vēl nenāca tik ļoti izteikti. Tas bija kaut kāds viens sprādziens, kad vienkārši sākās tā dziesmu rakstīšana, tas bija bezmazliet no tā kā klikšķis, un tad aizgāja. Jā. Būtībā var teikt, ka es sāku rakstīt dziesmas pirms es vēl īsti iemācījos spēlēt instrumentu, jo man bija tas grūdienis tāds, no impulsa bija nepārvarams, bija jāraksta. Un kur palika tās dziesmas? Tās pēc tam tika pats viņas izveidoja, vai tad tu tās sarakstīji un citi tās paņēma? Kā tas bija? Tu teici, ka dziesmu rakstīšana bija pirms vēl instrumenta. Kur tās? Nē, instruments jau bija, bet es vēl nepieķēros tādiem konkrētiem motīviem. Man vairāk interesē tā plūsma, ka vienkārši es paņemu instrumentu, es plūstu, un tad viņi noliek un atkal paņem un plūstu. Un tas ir vairāk kā piedzīvojums, pārdzīvojums. Man pat bija tāda dzīves filozofija, ka runājot atkal atgriežoties pie pasaules gaismas, tas posms bija tāds, ka es biju nolēms, ka es, dziesmas vienkārši nāk, es viņas rakstu, bet es biju nolēms, ka mans mērķis nav viņas publiski spēlēt, izpildīt, es to daru priekš sevis. Un tas tā varbūt izklausās naivi šobrīd no šī brīža skatu punktu. Bet es patiesi tā domāju, un kaut gan mēs ar draugu, ar Juri, kas tagad dzīvo Meksikā, basģitāristu, mēs skolā mācījāmies pēdējā pamatskolas klasē, un mēs, kā jau daudzi jaunieši, bijām savās fantāzijās dibinājuši grupu, bet mums nebija vēl īsti instrumenti, mums nebija saprašanas, ko un kā, bet mēs, protams, fanojām pa attiecīgām grupām. Un es atceros, grupai bija pat logo, kas bija ķiņķēziņš iezīmēts matemātikas grāmatā, kas izskatījās pēc vēlna, un automātiski grupas nosaukums arī bija Vēlni. Protams, tur nekas nerezultējās, bet uz tā bāzes radās grupa Pasaules gaisma, un tas Pasaules gaismas stāsts īstenībā ir diezgan savīts kopā ar grupas, bija tāda grupa Depo. Arī, jā, es atceros, ir pat viens fiziski izdots albums, es iegādājos. Depo Alepo viņam bija albums, jā. Jā, un es iegāju pirms, varbūt 10 gadiem, es nezinu, veikalā Otrā elpa, un starp diskiem lietotajiem, un Depo albums, šis te Ulda Rudaka vēl aprakstītais ir okupācijā, kur arī tas ir pieminēts, tam ir atdots gods, un es viņu tur atrodu vienkārši starp krāmiem, un pa 50 centiem iegādājos, es vēl rādīju Līvai Zaldroni. Un viņš ir klausāms. Jā, viņš ir klausāms, oriģinālais, jā, tur viss ar... Jā, mēs, grupa Depo un Pasaules gaisma bija draugu grupas, jo tajā, grupā būtībā spēlēja 3 dalībnieki mums pārklājās. 3 grupas Depo dalībnieki ir spēlējuši grupā Pasaules gaisma, un mans draugs Juris gribēja ļoti dibināt grupu ar mani, bet es visu laiku atteicos un teicu, ka man tas nav interesanti, ka mēs spēlējam vienkārši, taisam mēģis priekš sevis, savam priekam ierakstam kastēs, dzeram aliņas, klausam un kaifojam, bet man neinteresē, slāvo vai kaut, šis viss, es tā kā ierēcu par to. Tā bija tāda man dzīves filozofija. Un būtībā vienā brīdī viņš man pierunāja. Tā kā pierunāja, tad jau parādījās azarts. Un tad mēs redzam, kur viņš ir novedis tas azarts pie dziesmu jūras un albumu kaudzes un tādā garām. Bet jā, būtībā, jā. Šīs grupas diezgan, viņas senā mērā ir raksturoja to 2000 pašu sākuma, zinām mērā noskaņojumu tādā jauniešu vidē, kas ir noteikti tagad stipri izmainījusies, tagad pilnīgi cits laikmets, cita paudze, vairākas paudzes jau nomainījušās, turklāt tagad viņas jau mainās stipri ātrāk, bet tas noteikti bija tāds, es domāju, ka tas kaut kādā, ja mēs tā mazliet tā, plašāk vērojam arī norises pasaulē, tas bija tāds
varbūt post-punk revival vispār, kas bija gaisā virmoja 2000 sākumā, pirmās dekādas, pirmais tas, gals, un tad, jā, kaut kā uz tā vieņa, man liekas, mēs tur sākām visu to spēlēt. Bet it kā no vienas puses tu to gribi darīt sev, tu saki, mēs rakstīsim dziesmas, taisam mēģi, spēlējam sev, tev nebija tāds, tā kā plāns vispār? Es domāju, plāns dzīvē, kā tu biji plānojis to visu darīt, spēlēt muzonu pats sev vienkārši saviem draugiem darīt to, vai tu paralēli apguvi dažādas gudrības augstskolās? Tajās akreditētajās augstskolās, es došu Nevelties nonācu austrumos un budistu klosteros, jo man bija šīs pārdomas par dzīvi un tā varētu tā vienkāršot teikt sava ceļa meklējumi un tāds, zinām, mērā varētu teikt pat konflikta sajūtas starp rietumos vairāk raksturīgo dzīves uztveri un to austrumu kaut kādu dzīves sajūtu. Vairāk, es domāju, tieši varbūt pat savu sajūtu par to. Un tā dziesma rakstīšana, viņa zinām mērā vienkārši, tagad man bezmazliet jāsaka, ka tas neizbēgami notika. Un mana izvēle bija, ko ar to darīt. Pagaidām es esmu izvēlējies ar to kaut ko darīt. Kurš bija aktīvākais tavs koncertu laiks? Tev ir bijis tāds, man liekas, bet tas arī bija kaut kad vismaz 10 vairāk gadus atpakaļ aktīvāks, man liekas, tas tavs grafiks, ka tu krietni vairāk visu kaut kur bija redzams. Jā, man bija, tāds nosacīt, varētu teikt, menedžments, kurš ir nepieciešams, lai būtu kaut kāda, sistēma. Un tā, jo es pats tomēr esmu krietni vairāk mākslinieks nekā esmu menedžers. Tas ir būtisks faktors. Un laika gaitā arī es esmu tā viļņveidīgi vairāk iedziļinājies sevī. Man bija posms kaut kur ap 2009. 10. gadu, kad es diezgan ilgu laiku neko nepublicēju. Tā, vērā ņemam. Bet turpināju rakstīt. Un tad bija tāds atkal uzrāvien brīdis, kad es sapratu, ka kaut kas ir atkal jāizdara nospiedums. Kaut kas no viss tā ir jāmaterializē. Un varbūt arī ir jādara zināms klausītājiem. Un tagad es vienkārši daru to, ko es daru. Pēdējos gados es diezgan daudz strādāju tieši ar tekstiem. Es rakstu. Arī tajā pandēmijas laikā, kad vispār bija koncertdzīve, un tas viss bija tā kā nost, tad es aizbraucu uz laukiem, dzīvoju viens un principā uzrakstīju vairākus dzejas krājumus, tā varētu teikt. Tā. Okay, bet es biju domājis, kurš bija tas posms, aktīvākais koncertu posms tev, jo viens koncerts tuvojās, viens koncerts ir pēc 3 dienām, sestdien 27. janvārs. Sestdien 27. janvāris, diezgan aktīvi tu reklamējies, tu esi dzīves un interviju noguris vīrs, vismaz šodien noteikti zini, ka tu skraidi un reklamējies un darbojies, lai šis koncerts varētu notikt kā nākas izstāst mums arī. Kas tas ir 27. janvāris? Tu man jautā par to aktīvāko posmu. Jā, par aktīvāko posmu, un pēc tam pāriesim pie šī pasākuma, kas ir jau pēc pāris dienām. Aktīvākais posms bija tas, man bija tāda vairāk gadu nosacīta regulārā sadarbība Jauno Rīgas teātrī. Tur toreiz darbojās Jākaps Nīmans un Uģis Krišāns, divi tur atbildīgie cilvēki par mūzikas norisēm tādā garā. Mums bija labs sakars un tur notika koncerti. Man bija teātru tūri, tā varētu teikt, pa Latviju, koncerts cirkā, tādi, teiksim, šobrīd es, ja tā atskatos īpaši siltām atmiņām uz koncertu vecajā Rīgas cirkā, tādā kāds vairs nav un nebūs.
Un man sirdī silda tā apziņa, ka šis pasākums ir noticis, viņš pat ir dokumentēts, arī nofilmēts, kaut kur televīzijas arhīvos ir raidījums, jo nu, tā ir tāda arī laikmeta liecība. Tas man ļoti patīk. Nu jā, šie tevs nosaukti tie ir tādi lieli, tavi koncertu dzīves lielākie punkti arī ir šie, varētu būt tas cirks, es atceros, teātris tevs minētais. Tur jāskatās tā emocionāli, kā tu jūties. Ir koncerti, kas varbūt, kuriem nav kaut kāda tāda, it kā uz āru tāda nozīme, bet viņš varbūt ir iespiedies atmiņā kā pasākums, kurā tu esi, piemēram, izdarījis kaut ko tādu, ko tu esi izdarījis tieši šajā pasākumā, nezinu, uzsprādzis. Bet, nu, tagad runājot par šo aktuālo pasākumu, arī bija doma, kur viņš varētu notikt, bija vairākas versijas, vairāk varianti, un beiggalā man gribējās kaut ko atkal tādu, vai nu tas cirka vecā vairs nav, vai nu tas būtu kaut kas teātrveidīgs, un tad kaut kā dabiski nonācām pie tā, ka tam jābūt ir kinoteātrim, jo tur būs arī video projekcijas, video stāsts, kas pavadīs koncertu, un es labi jūtos tādās vietās spēlējot tādu tipu skatuves. Noteikti man patīk. Labāk nekā varbūt festivāli, jā. Un kas skanēs, tā būs pilnīgi jauna koncerta programma, vai tas būs tevis dažādu laiku dziesmas, vai iepriekšējais albums jaunākais? Tas nebūs iepriekšējais albums. Tas ir tā kā atsevišķs stāsts. Iepriekšējais albums tapis sadarbībā ar tā, varētu teikt, tautas mūziķiem, tautas instruments spēlējošiem mūziķiem, kas ir man bija sadarbība tādā postfolku projektā Pērkonvīri pirms arī gadiem, un tad bija iecerē uztaisīt manu dziesmu albumu, kur dziesmu pavadījums ir ar kokli un papildinošiem instrumentiem. Un dzīvie koncerti nerezultējās atkal tieši dēļ pandēmijas, jo tur jau bija, mēs jau bijām plānojuši un jau bija jau sākts organizēt to visu, un tas tā arī apstājās un izbeidzās. Bet šeit šis ir stāsts, manis izveidots, dziesmu stāsts. Es jau te minēju iepriekšējā vienā sarunā, ka es nelietoju vairs to jēdzienu jauna vai veca dziesma, jo man ir tāds sajūta, ka viss, ko es radu, es jau to kaut kādā mērā zinu, un jautājums, kā es tam pieskaros. Un priekš manis veca dziesma var atkal kļūt jauna, un savukārt jauna dziesma var šķist jau, jau var radīt pat dīvainu sajūtu, ka viņai īstenībā bija jāpieder pie tā pirms 10 gadiem atcerētā dziesmu cikla, ka viņai ir tur būt piestāvējis. Bet šo koncertu caurvīja tas tāds vairāku dziesmu cikls, kas ir izkārtots tādā savrupu cauri programmai, kas ir tās, varētu teikt, jaunās dziesmas. Pēc tam tas tiks ierakstīts, izdots, jo tu esi aktīvs ierakstu izdevējs visos laikos bijis. Tagad pat mazāk aktīvs īstenībā kā agrāk. Jā, tagad mazāks, jo tas prasa kaut kādu enerģiju, tas prasa resursus, arī gribas kaut kādu jēgu no tā, to sajūtu, nevis vienkārši izdošanas pēc. Bet es šobrīd pēc vairākiem tādiem albumiem, kuros esmu sadarbojies ar citiem mūziķiem, un kur bija tāda diezgan nopietna sadarbība, arī diezgan piesātināts tas tapšanas posms, es atkal esmu vairāk nobriedzis tādai
solo darbībai, atgriežoties atkal vairāk pie tāda elpo bērns, varbūt formas ziņā pie elpo bērns noskaņas. Un tas ir tas, kas man interesē. Tas ir ātrāk, vienkāršāk. Un tālāk tad jau redzēs. Jā, tu pieminēji tos tautas instrumentus, koklu vispār, bet tas atkal bija īsi pēc elpo bērns sakoja, mēs šeit sevi albums fiziskā formātā izdots, atceros jā. Ar bērniem, laikam, kas sēž koka dobumā, ja nekļūdos uz Vāciju. Jā. Tur arī bija mana bērnības fotogrāfija ar mani un manu brāli un manu māsīcu un vecmāmiņu, jā. No diapozitīva vec attīstīt. Tur arī tie tautas instrumenti, bet tur viņi pilda tādu... tur būtībā tas bija tāds arī tās jaunības punk attieksmēs, tāds ieraksts būtībā jaunā gada priekšvakarā tika ierakstīts un pirmajā jaunā gada dienā, 2 dienu sesijā tika ierakstīts tas jēla materiāls, varētu tā teikt, un pēc tam vienkārši tika saspēlēt dažādi folk instrumenti. Viņš līdz ar to viņš ir tāds, jā, tur viss ir tāds rough, tur nav nekas baigi kaut kā smalki aranžēts, tur ir tieši tas blieziens, es nezinu, to varētu salīdzināt kā, es nezinu, Visotskim, ja viņš tikā iespēlē tās savas dziesmas, un tad kāds viņas ir, tad viņām uzraksta pa virsu, partijas, ģitāru, basu un tādā garā. Bet tā bija pirmā tāda saskari ar tiem daudz mūzikas instrumentiem un kopš tā laika es biju daudz domājis, ka es gribētu tādu nopietnāku albumu, kurā skanētu tā sākotnējā doma bija, kā viņa radās tā, ka bija kaut kādas dziesmas, kur bija pavadījumā ģitāra un kokli bija piespēlēti klāt, un kaut kā miksā nevarēja dabūt to līdzsvaru, likās, nekā, vai viens vai otrs, un tad nogriez to ģitāru pavisam klusu, un ieskanējās tā kokla, un tā dziesma pēkšņi iegūst pilnīgi citu to sajūtu, bet strādā. Un tad es atceros, ka tas man bija tāds grūdienis, ka man, likās, bet redz kā varbūt, ka es varu sacerēt ar ģitāru, bet pēc tam to pilnībā pārnest varbūt uz koklēm. Un, protams, līdz galam tas tā nestrādā, jo vienmēr gribas kaut ko tur paķīmiķot un begalā, procesa gaitā arī gribās pašam radīt sev kaut kādu intrigu, bet, jā, tā. Es gribēju tieši tā jautāt par ierakstiem, bet tā paskatoties vispār visas tās karjeras garumā, kur tu esi rakstījies? Tu pieminēji Tornis bija tur ar Pasaules gaismu un tā, bet, piemēram... Tornī ir ierakstīts 3 dziesmas, kuras nav publicētas. Jā, kuras nav publicētas, bet... Turklāt viņas ir daļēji tikai pabeigts. Ok, bet kur ir rakstīts tas, kas ir publicēts? Tu pats arī kaut ko esi rakstījis, jo, to varētu likties, kas tev tur sarežģīts? Ģitāra, vokāls, aiziet. Jā, Pasaules gaismu mēs rakstījām mājās uz vienkasēšu Philips magnetofonu, un mums likās, ka tie ir labi ieraksti, lo-fi, un tas viss bija topā. Un mēs paši fanojām par to, un tad tas pirmais Pasaules gaismas ieraksts, 3 dziesmas tika ierakstīts Tautas mūzikas centrā, pie Kaspara Bārbala, kas ir jau daudz gadus zināms kā grupa Sauļi līderis. Un tad pie viņa es ierakstīju arī Elpo bērns, arī Mešiet sevī. Tā kā bija tāds posms, vēl pat kādu ierakstīju. Tas bija posms, kad es diezgan daudz sanāca sadarbojos ar Kasparu, jo viņš bija izdevniecības Lauska paspārnē un bija vairāk albumu, kurus izdeva izdevniecība Lauska, kas pamatā specializējas uz folku, etnomūzikas izdevumiem. Bet tādā skaitā ir izdevusi arī, teiksim, dziesminieku Simantu Daksi un Haralds Īmanu. Tā.
Ar dziesminiekiem, kā tagad ir jauni dziesminieki, ir Keitija Bārbala jaunā dziesminiece ar albumu un videoklipiem un vēl kaut ko, bet es domāju, tagad ir tādi. Es varbūt nezinu, bet iedomājos, tā kā tu tāds jaunais džeks dziesminieks, 16-gadīgs punks, bet ar ģitāru un tomēr Barts, 16-gadīgs vecrīgā kaut kur. Tagad tādi ir, vai... Jo es domāju, tur diezgan interesanti. Es tevī varbūt tās cilvēki skatījās, lai gan to laiku, man liekas, mēs daudz kārāk tvērām visu to alternatīvo nekā tagad. Tas noteikti ir viens, bet tagad tur ir mums jauni dziesminieki. Bet tādi, nevis tie, kurus es varbūt tās satieku dziesminieku sajietā, kas arī jauks pasākums. Man grūti spriest, ko praktiski nezinu par mūsdienu dziesminieku sajietiem. Es esmu baigais individuāls un es kaut kā arī formas ziņā es esmu dziesminieks, bet tādā veidā un attieksmē, man liekas, drīzāk esmu kaut kur lavierēju starp tādu rakstnieku un rockmūziķi. Man tas es vienmēr esmu spēlējies ar drive, ar enerģiju un tas kaut kā nedalāmi. Es, protams, esmu spēlējis dziesmnieku sajietos, bija gadi, kad es regulāri piedalījos festivālā Bildes un tādā garā. Bet es nekad neesmu kaut kā sevi izjutis kā daļu no kustības. Jāsaka, godīgi arī tajā agrīnajā posmā es arī kaut kā neasociēju sevi īsti ar to uņģiku, jeb underground, jeb posttorni. Es kaut kā nekad neesmu īsti pieķēries tam. Man bijis interesanti, esmu kaut kā drēfējis kaut kur tur mazliet pops, mazliet alternatīva, mazliet pilnīgākais avangards un tad dziesminieki, un man tas nav tik izšķiroši. Es varbūt tā mazliet primitivizējot, es mūzikā meklēju to māksliniecisko izpausmi. Man tas ir primārais. Ar ko sanāku tajā brīdī un ir vilkme, ar to es sadarbojos vai arī ceļš savad kopā. Un vēl maz nians par to iepriekšējo jautājumu. Es vienkārši atceros tas būtiski par to, kur es esmu ierakstījies un kas ir tādi būtiski ieraksti, kur ir veikti. Sadarbojoties ar Andru Indānu atkal, jā, es jau minēju viņu vienreiz. Tad ir vairāk albumi ierakstīti, faktiski viņa mājas studijā, ja mums ir bijusi diezgan, manuprāt, veiksmīga sadarbība, jo viņš ir, manuprāt, tam, ko es daru, viens no man zināmiem Latvijā labākiem tādiem, varētu teikt, muzikāliem producentiem. Bet pēdējos gadus, kas jau ir diezgan daudz gadu jāmen, ir, ka es esmu arī daudz sadarbojies ar Mārtiņu Krastiņu, kurš tagad ir zināms kā vecu ierakstu restaurētājs un arī jau izdevējs, un viņš cits starpā viņa izdevniecība plati izdeva vinilā Raimonda Paula pirmo albumu, pašu pirmo dziesmu albumu, kas ir restaurēts no oriģinālas lentes. Jā. Un tieši ar Mārtiņu man ir tapuši sadarbībā, varētu teikt, pēdējie, visi vērā ņemamie pēdējie ieraksti ir vairāk vai mazāk tapuši sadarbībā ar viņu. Tā kā man tā ierakstu veikšana vienmēr bijis kaut kādā mērā netik daudz reducēta uz studijām, bet sadarbojoties ar kādu konkrētu cilvēku un tad izejot no apstākļiem. Man izklausās, ka tev tā vismaz māksliniecis muzikāli ir grūti, nevis grūti, bet ka tev nav tādi lieli, tālajoši plāni salikti, tādi lielie punkti, pēc kurus tu iesi, jo, viss kaut kas var pa ceļam mainīties, visādi gadīties. Tu tiešām, jā, ir tie lielie punkti droši ar visiem māksliniekiem, bet tev tās nobīdes no tā ceļa ļoti viegli iespējamas. No vienas puses tā varētu likties, bet no otras puses ir arī tā, ka man ir bieži vien ar ļoti lielu laiku atstarpi realizējušies plāni, kas ir kaut kur noglabāti, bet es zinu, ka tur stāv
tas, sauksim to pa projektu, tas ne tiešā nozīmē, bet, mans gara projekts ir iegrāmatots, viņš tur ir, un viņš vienā brīdī tiek izvilkts un tiek putekļi noslaucīti. Līdz ar to, tur ir tā situācija, zinām mērā, viņa tā duāla. Jo man ir arī tā diezgan fundamentāla plāna, un vispār esmu diezgan viltīgs cilvēks, un es mēdzu atstāt vienu iespaidu, bet un pats sev mēdzu apmaļķot arī diezgan veiksmīgi. Bet no otras puses man vienmēr ir interesēs arī spontanitāte un tas nejaušības gars, kas neparedzamais. Un tā kā tur ir šie abi faktori, viņi ir blakus esoši, tās ir tādas savā starpā miedarbojošās realitātes, kuras brīžiem dzīvo autonomi, brīžiem samiksējās kopā. Es kaut kur lasīju tādu virsrakstu, laikam, Imantam Daksam ir ap 400 dziesmu autors un izpildītājs. Mēs jau noskaidrojam, ka liela daļa, nevis liela daļa, bet kaut kas no tā tev pašam nav, kas būtu jāmeklē Krievas saitos, kaut kur jākačā vai arī jāprasa kādiem vēl vecākiem krājējiem mūzikas, bet vismaz tie teksti, tev visi ir, tu zini tās visas dziesmas? Viņas ir kaut kur tev piegrāmatots? Nē, man ir bijuši periodi, kad es esmu kaut kādu to arhīvu sakārtojis puslīdz. Tad man ir tas atkal apnicis, un šobrīd man nav tāda liela azarta krāmēties ar visu, kas ir bijis. Man vairāk ir domas par kaut ko es gribētu tagad paust, radīt un ierakstīt. Katrā gadījumā man tie plāni ir, es varētu teikt tā, kas man interesē mūzika, bet ne tikai. Man interesē arī vārds, dzēja, tā konvencionāli to var dēvēt. Un arī lielā mērā man interesē vizuālais mēdījis, māksla, es nedarbojos ar kolāžu, līmēšanu, kur es izpaužu to, varbūt to savu psihedēlisko pusi, kur es varu iespējams izpaust to, ko es nevaru līdz galam izdarīt mūzikā. Un tad, kad es atkal kaut ko nevaru tur pateikt vai izteikt, tad es to atkal ielieku dziesmās. Kaut kā tā, jā. Par vizuālo mākslu es gribēju tieši jautāt, tev ir videoklips sadarbojoties ar dažādu laiku tādiem. Man patīk vienmēr tas, es bieži citēju Balošu pilns pagājums, lietoju to terminu, ka šaurās aprindās plaši pazīstamiem videomāksliniekiem, gan Olafs Apostuls, tu ir, gan vēl tās tev visi tie videoklipi, viņi nav daudz, bet viņi visi ir spēcīgi, un man liekas, ka video arī ir tā viena no lietām, ar ko tu, ja ne pats darbojies, tad tur ļoti iesaisties tajā. Nē, es esmu piedalījies vairāk savu videoklipu veidošanā, tapšanā, arī ideju ģenerēšanā, un man pēdējie pāris tādi veikumi bijuši sadarbībā ar Jāzepu Podnieku, kas ir pats mūziķis, spēlē grupā Rahu The Fool, un viņš ir arī režisors, viņam ir dažas filmiņas uzņemtas. Un mums bija tāds viens brīdis, ka mēs daudz laika pavadījām kopā, un tad arī uzfilmējām dažus tīri neslikts, joprojām šķiet neslikts klipus. Un es domāju, ka man ir ļoti svarīgi laikam atrast cilvēku, kuru mēs spējam kaut kā saprasties un uziet uz viļņa, nevis tikai, ka ir kaut kādi savas uzdevumi, kur tiek izpildīti, bet ka ir kaut kāds vilnis, pa kuru mēs abi tajā brīdī spējam sērfot. Tur ir tas cilvēciskais connections, tas mākslinieckais ir cieši saistīts ar cilvēcisko. Bet tad nav tā, ka, ja mākslinieks izdod albumu vai singlu, tad tur ir jābūt vismaz tik un tik videoklipiem, tam. Tad, kad tu, piemēram, izdod ierakstus un pēdējos gados tu to dari, man liekas, reizi 2 gados, diezgan droši var teikt, iznāk Imanta Dakša albums, pareizi? Kaut kā tā, bet tu uz videoklipiem neskaties kā uz tādu obligātu albuma promotēšanas, reklamēšanas materiālu, kurš ir jātaisa vienkārši tāpēc, ka viņš ir jātaisa, jo man iznāk albums. Es mazliet precizēšu, es vispār nav uz ko neskatos kā uz obligātu no ārpuses, ka man jādara kaut kas tādēļ, ka
tam tā ir jābūt. Jo šajā ziņā es esmu anarhists. Diezgan droši var teikt, ka tas tā ir, jā. Nav tāda sausa sistēma, bet ir vēlēšanās, ir vilkme, bet sistēmas nav. Jā. Man bija viens laiks, ka man to klipu, kad es jau biju diezgan daudz mūzikas ierakstījis un izdot albumu, bet klipu praktiski bija varbūt viens. Nebija viņām. Tad vienā brīdī tā klipu padarīšana vispār sākās. Jā. Bet nekādu obligāciju nav. Ne, tas ir interesanti, jo tu pats arī minēji, un tu darbojies arī ar vizuālām lietām, ar vizuālo mākslu. Un, tāpēc man likās, ka tad jau noteikti Imantam viss kaut kas tur daudz tiek taisīts. Es domāju vizuāli. Es dziesmas arī vizualizēju. Es principā rakstu dziesmu ne tik daudz vienkārši skaniskais motīvs un kaut kāds tekstiņš, bet es, kā es pats dēvēju, es noķeru vīziju. Ja tā vīzija ir noķerta, tad top dziesma. Vismaz noteikti labākās, manas pašas skatījumā labākās, spēcīgākās, varbūt man visvairāk rezonējušās dziesmas ir izteikti vizionārs. Es viņas esmu, tā varētu teikt, notvērs kā vīzijas. Un vīzijas tu esi visādos veidos, man liekas, skatījies, savas garās karjeras laikā, gan, fiziskas, gan jā, tas netiek noreducēts tikai uz kaut kādu aizliegto vai neaizliegto vielu lietošanu, bet, viss kaut kas ir bijis, jā. Bet tā ir arī, varbūt pat nosacīt kaut kādu metode, ko es esmu izstrādājis. Vienu laiku bija kaut kādus gadus atpakaļ, es pārtraucu rakstīt vispār jebko, nomodu tādā parastā nomodu stāvoklī, kur rakstu rokās cilvēks apkopj savas vajadzības, viņam ir kaut kādi pienākumi sociālie, ikdienas pret tuvajiem cilvēkiem, pašam pret sevi, par savu ķermeni. Un man likās, ka es nevaru to apvienot. Un tad es būtībā, varētu pat teikt, izstrādāju tehniku, ka es nodarbojos ar apzināto sapņošanu, un rakstīju tekstus, un arī melodiskos motīvus pierakstīju tieši tajā posmā starp sapnu un nomodu. Un es biju iepraktizējis to izdarīt tā, ka tas reāli strādā. Galvenais ir tajā brīdī, kad tu patiesi esi pamodies šajā fiziskajā, tā saucamajā realitātē, ka tev tas pamats, obligātais pamats ir jāpiefiksē, jāpieraksta, vai ir jāpiefiksē motīvs vai teksts. Pēc tam viņu var redaktēt, ar viņu var strādāt, bet, jo tā ir tā ļoti smalkā tā robeža, kurā tu vari pazaudēt sapni. Ja tu sāc uzreiz pievērsties ikdienas kaut kādām lietām, tu pazaudē. Līdz ar to ir tas īsais posms, kurā tev ir tas viss skelets jāpiefiksē, un tad tev ir materiāls. Tagad es vairs tik cieti pie tā nepieturos, man ir daudz iesāktu materiālu, man ir arī arhīvs, ar ko es varu strādāt. Man ir tā, ka ir jāiemācās arī kaut kā līdzsvarot to, kas nāk no jauna un no tā, kas ir jau iesākts, un diezgan daudz iesāktu lietu, kuras es labprāt arī gribētu turpināt un pabeigt. Okay, un minēji, ka menedžments tev ir tev palīgi ar to visu šobrīd? Vai es teiktu, man ir palīgi, man nav noteikti tāds nopietnāks menedžments, bet šeit es drīzāk varētu teikt, ka es esmu tādā plūsmā, ar to domu, ka, kas zina, viss kaut kas var notikt, un es, nekas nav akmenī kalts, nekāda tādas baigā izteiktā menedžmenta man nav, bet man ir palīgi, tā varētu teikt. Okay, tad jāvēl tev veiksme tev un taviem palīgiem vēl pāris dienas līdz 27. datumam, lai tur ir vislabākajā kārtībā, tad atgādini vēlreiz, kur tas ir, biļets ir dabūnams vēl. Jā, biļetītes vēl ir dabūnams.
Tas pasākums notiek 27. janvārī kinoteātrī Kā suns. Koncerts sāks 8. vakarā. Var nākt īsi pirms. Un šis pasākums ir mana sadarbība ar video mākslinieci Mercedesi Margoit. Un es spēlēju dziesmas, viņa ir izveidojusi video stāstu, projekcijas, ar kurām mazliet paspēlēsies koncerta laikā, kas tiks projicēts uz kinoekrānu. Unikāla performance vai arī vasarā apbraukāsiet kultūras namus? Es domāju, ka jāsāk ar vienu, bet es atļaujos minēt, ka būs noteikti vēl kāds pasākums. Ok, tā kā vēlēsim tev veiksmi, kā tur sanāk tā vienu gadu izdodot, un neizdot. Šogad laikam būs tukšais gads Imantam Daksim albumu ziņā vai kā? Nē, ir viena nianses, ātri var pateikt. Es apaugu lēnām ar tādu iespēju pats visu ierakstīt nesliktā kvalitātē. Es domāju, ka iespējams ir gaidāms kaut kāds dziesmu sprādziens, un es varbūt likšu visiem vēl trūkties ar dziesmu daudzumu. Ok, tas iegādājies tehniku un pats... Es pārmaiņas pēc labprāt publicētu atkal vienā gadā, kā pašos agrīnos vecos laikos pirms 20 gadiem 5 albumus vienā gadā. Bet vai tas viss būs fiziski, tas jautājums droši vien visvieglāk tad būtu izdarīt internetā, caur internetu. Bet man patīk šī doma. Bet tev patīk arī fiziskais formāts. Zinu, ka tagad arī pēdējie ieraksti ir iznākuši, un arī pagājušā gada ieraksts ir iznācis vinilā, ļoti skaistā vizuāli vinilā. Jā. Tas ir, katrs vinils ir ar rokām veidots pēc viena parauga, bet katrs ir unikāls. Jā. Bet, kopš šī brīža man arī ļoti patīk vinils, bet, tas ir nopietnas pasākums. Ok, tā kā... Vēlēsim tev veiksmi, gaidīsim to dziesmu birumu 27. datumā kinoteātris Kā suns, īsi pirms 8 jānāk, ja? Pasākums sāks 8, nāciet īsi pirms. Ok, būs atkal 3 stundas, kā vecajos labajos laikos, vai bišķiņ tomēr? Es domāju, ka būs cienījams garums, bet izturams. Jo tu vienkārši tuvojies bīstamajiem gadiem. Tev bija tāds raidījums Radio Nabā. Kopā ar Uldu. Saucās tas bīstamie gadi, un tajā brīdī, ja nekļūdos, jūs abi bijāt bīstamajos gados. Man bija 27, Uldim bija 42. Viņš bija izdomājis, ka 42 arī ir tie bīstamie gadi. 27 ir tie slavenie bīstamie, tur Hendriks, Kobeins un tā tālāk. Bet, man tad tojās tie otri bīstamie gadi. Tie būs riktīgi bīstami, tu esi sapircis tehniku, tu bliezīs daudz mūziku, un tie būs īsti bīstami, gadi redzēs, kas tur īsti notiks. Bet jāsaka tev liels paldies, ka tu šodien atradi laiku pie mums paviesoties, nāc ciemos uz Nemieru, mēs no Nemieru iesim ciemos uz tavu koncertu. Paldies! Paldies!